Šoreiz mēs vēlamies parādīt, kā vispār novērtēt savu īpašumu, ņemot vērā visu pieejamo, tā teikt, tiešsaistē. Ja? Mēs parādīsim, kādas platformas mēs kā nekustamo īpašumu aģenti izmantojam, lai novērtētu maksimāli precīzi īpašumu, lai tas būtu tieši pēc tirgus vērtības, ja, ne vairāk, ne mazāk, ja, jo mēs tieši arī kā aģenti strādājam īpašnieku interesēs, tāpēc, protams, mēs vēlamies pēc iespējas augstāk arī pārdot šo īpašumu. Tieši tā. Kamēr nošēroju grupās, gan savā profilā, tikmēr droši vien nošērot savā. Un šogad tātad, ko mēs darīsim, reāliem piemēriem, iesim visam cauri, zvanīsim, radīsim tādu vietni kā Cenu-banka, stāstīsim par vērtētājiem un vienkārši palīdzēsim jums vispār saprast, kā notiek savu īpašumu novērtēšana. Lūk tā. Burtiski pagaidām pāris cilvēks, kamēr pieslēdzas, un tad mēs liksim iekšā. Ja mūs dzird un redz ļoti labi, uzspiežam laikpogu, ierakstam varbūt labvakar vai čau. Jā, Monte raksta labvakar. Jā, labs vakars, Monte. Monte ir tāds mūsu, man liekas, regulārais sekotājs. prieks, ka tu turpini to darīt. Lūk tā. Labi, tātad lecam iekšā. Šī vakara īpašums, ko mēs esam izvēlējušies novērtēt, ir arī mūsu pašu tirgotas īpašums. Un, tas ir 4 stāvu dzīvoklis jaunajā projektā, Drēliņos Mežciemā, var savu kā grib. Lūk, parādīšu jums dzīvokli, lai varat izsekot visam līdzi. Tad dzīvoklis izremontēts, ļoti labi izremontēts, es pat teiktu, tikko nesen. Tā. Jā, visas istabas pabeigtas, lielas skaistas tā guļamistabā skatlogi, izremontēta vannas istaba, viena un otra, kas ir vēl prasās remontu. Lūk tā. Tātad tas ir jaunajā projektā Drēliņos Mežciemā. Un esam izgājuši cauri tādu dzīvoklim. Ir plus mīnus skaidrs, kādā stāvoklī viņš ir, kā viņš izskatās. Redzam, ka viņš arī ir 2. stāvā no 9 jaunajā projektā, 79 kvadrātmetri, 4 istabas. Un, ko mēs tālāk darām? Pirmā lieta, ko es vispār ieteiktu, ir, īstenībā, ja ir tāda opcija, ejam uz Cenu-banku. Kas ir Cenu-banka? Cenu-banka ir vienkārši vietne, kur var apstīties visus reģistrētos darījumus, kas ir sasinhronizēti ar zemesgrāmatu. Tā, Elīna, man liekas, tā vajag nedaudz pabīdīties šeit, lai mēs labi ietilstam. Pirmā lieta, tātad skatāmies Cenu-banku. Cenu-banka LV īstenībā ir pieejama pilnībā visiem, tikai tā ir maksas platforma. Tu varbūt vari pastāstīt nedaudz par Cenu-banku, kamēr es salieku kritērijus. Jā, es bišķiņ atpaliku, tad par ko, respektīvi, Cenu-banka ir apvienota zemesgrāmatu plus sludinājumu, portālu, un tajā ļoti forši var izfiltrēt pilnībā visu, kas jums ir jāatfiltrē. Pieņemsim, dzīvoklis vai tā ir zeme, skatoties, ko tieši jūs vērtējat. Tad, ja pieņemsim dzīvoklis, mūsu gadījumā, tad cik istabas, jo labāk tomēr, ja 4 istabas, tad tomēr salīdzināt ar 4 istabām, tad var to filtrēt tajā mūsu Cenu-bankā. Tad, protams, ja tas ir, pieņemsim, jaunais projekts, vai ja tas ir sērija veida, vispār tā kā dzīvoklis, tad tur arī var izfiltrēt, ka tieši sērija veida vai konkrētu veidu, tā kā vai 119. pieņemsim sērija, vai tur, tad... Jā, platībām arī mēs parasti ņemam plus mīnus 10 kvadrāmetru uz augšu, 10 uz leju, lai salīdzinātu ar līdzīgajiem. Šajā gadījumā, ja konkrētais dzīvoklis, ko mēs pētījām, bija 79 kvadrāmetri, tad mēs ņemsim tur, pieņemsim 65. Lejiet 65 un tur 88. Tas ir nedaudz plašāks reģions. Un tas, ko es vienmēr parasti pirmais daru, ir apskatos pašu šo adresi, kurā vietā ir tas dzīvoklis. Pieņemsim, te bija Evalda Valtera
iela 5. Nu, un tad mēs varam redzēt, ka pēdējā gada laikā ir bijis tikai viens darījums, ar 4 dzīvokļu viens darījums, un uzspiežot virsū. Diemžēl šeit nav sasinhronizēts un īsti nevar redzēt, kāda bija remonta stāvoklis, bet tikai redzam to, par cik tika pārdots, kurā stāvā, kādā platībā. Nu, lūk, šo mēs ņemam vērā. Vairāk nav tādu salīdzināmo. Tad mēs ejam atpakaļ uz pašu rajonu, kas ir Dreiliņi, un skatāmies, kas ir vispār Dreiliņos. Jauniem projektiem tieši salīdzināms. Nu, lūk, un, mums iekrīt 17 līdzīgi objekti, ir pēdējo 2 gadu laikā pārdoti. Ar līdzīgu objektu es domāju līdzīgā platībā, līdzīgā istabas, nevis līdzīgā, bet tādā pašā istabas skaitā. Un ko es vismaz parasti daru? Nu, es saranžēju viņus pēc cenas, sākot no augstākās uz zemāko. Un, teiksim tā, ja paskatāmies, tad šie Dreiliņu, Robežu iela 5, Robežu iela 7, tie, manuprāt, ir tikko jauni svaigi projekti. Jā, 20. 21. gads, ar tādu īsti nesalīdzinām. Mēģinām tomēr atrast projektus, kas ir nedaudz senāki. Piemēram, turpat netālu ir Kaivas 50. Skatāmies, kas tur ir. Jā, apstājamies Kaivas 50. Šeit arī nevar redzēt dzīvokļu stāvokli, bet zinām, ka tika pārdots par iekšlo platību 1446 kvadrātmetri. Platība bija līdzīga, gala summa bija 119 000. Tad jau aptuveni sākam nojaust, kādā summā varētu būt tas īpašums. Skatāmies vēl tālāk. Kaivas 50 vēl cits dzīvoklis tika pārdots 21. gada beigās, ne vidū, par 111 000. Te arī bildes, diemžēl, nav apskatāmas, bet pieļējami tas bija jaunais projekts, un tad arī remonts varētu būt visticamāk par šo summu tāds viduvējs. Mums atkal tikko jauns svaigs. Tas ir pluss. Vairāk kaut kādus līdzīgus, te jau es skatos, tās cenas paliek arvien zemākas un zemākas. Jā, tad arī pārējos īstenībā pat nevajadzētu ņemt. Ja skatāmies šo dzīvokli, tad viņš salīdzinājumā ar mūsējo ir krietni sliktākā stāvoklī. Ja te ir tāds, es teiktu, 10 gadus vecs remonts. Un tas ir jāņem vērā. Un viņš pārdevās par 1417 eiro iekšējā kvadrātmetru, iekšējā platību. Tad mums viennozīmīgi būs vairāk par to. Cik vairāk? To vēl pagaidām pēc Cenubankas īsti nevar saprast. Kas vēl tāds? Ja vēl nevar saprast pēc esošā rajona, ko es varbūt ieteiktu, paskatāmies apkārtējos rajonus, kas tur ir blakus. Mežciems. Apstājamies, kas ir Mežciemā bijis pārdots. Varbūt arī iedomājamies tieši, ko potenciāls pircējs varētu vispār skatīties, izņemot, piemēram, jūsu īpašumu, ja? Kādus rajonus, tiešām tad Mežciemā arī, es domāju, ka viņš izskatīs, kas tur par variantiem ir. Un skatāmies arī, Mežciemā šie projekti Biķernieks 160, viņi ir 13, 14, 10. gada, un, paņemsim kaut ko tādu viduvēju, arī otrajā stāvā, platība gan ir tāda pati kā mums, sludinājums redzams. Ļoti skaists dzīvoklis, tiksim līdz dzīvoklim. Arī izremontēts, ļoti labā stāvoklī. Es pat teiktu, nedaudz labākā nekā mūsējais šobrīd. Te ir kāds dizainers pastrādājis, tāds ļoti skaists, jā. Vienīgais skatājums, ka tas ir bijis 20. gada beigās, attiecīgi cenas pa gadu bija kāpuši pa 13–14%. Un skatāmies, viņš bija pārdots par 129 000. Iekštelpu platība bija, iekštelpu eiro kvadrātmetrā cena bija 1642. Bet šis atkal ir, es teiktu, virs mūsējā. Tad skatāmies kaut ko, kas ir bijis nedaudz lētāks. Pasīsimies, pieņemsim šo variantu, kas ir tāds pagājušā gada vidus darījums. Šis ir, es teiktu, ja tiktu sakārtotas bildēšana, izskatītos pat līdzīgs mūsējiem, pēc tāda remonta stila. Un saprotam, pat cik viņš ir pārdots, par 121 000, par 1505 eiro kvadrātmetrā par iekštelpu platību. To mēs ņemam vērā. Attiecīgi, šis varētu būt diezgan līdzīgs objekts. Un jau sāk izkristalizēties, kas ir nedaudz virs mūsu cenas, kas ir zem mūsu cenas. Tad mūsu tas variants varētu būt kaut kas ap 120 000, kaut ko tādu.
Bet to precīzi nevaram pateikt. Kā tev šķiet, Elīna? Jā, pilnīgi piekrītu. Mēs arī tagad redzam, mums ir piemēri, un to ļoti labi skaidro. Tieši kā mēs arī vērtējam visus īpašumus. Lūk, Cenu bankā es teiktu, ka esam izskatījuši. Cenu banka vēlreiz saku, visiem ir pieejama. Tikai tas maksas portāls, ja nemaldos, bija tie 30 eiro mēnesī, bet ļoti ērti varam apskatīties visus veiktos darījumus. Vai pagaidām kādam radās kāds jautājums par Cenu banku? Jo, ja radās, tad droši uzdodiet. Mēs ejam tālāk uz SS.com sadaļu, kas, teiksim tā, jums ir pilnībā bez maksas visiem. Pirmā lieta, varbūt tu pastāsti, Elīna, par SS.com sadaļu. Jā, SS.com tāpat izvēlamies tieši konkrētu rajonu, ja, un kā jau Ritvars šobrīd dara, izfiltrējam visu, ko var filtrēt, ja, varbūt arī paņēmam platības no līdz, ja, tur 10 kvadrātmetrus uz leju, 10 uz augšu. Mēs redzam, ka drēliņos nekā nav. Jā, ja nav, tad, protams, noņemam filtru, ja skatāmies, kas ir, bet, ja tomēr ir vairāki varianti, pieņemsim 3 lapas puses, ja, bieži vien arī gadās tā, tad vienkārši izfiltrējam, lai mums ir, precīzāki tie dzīvokļi, ar ko salīdzināt. Tātad es paņēmu vienkārši visas platības, visas istabas, un spēju meklēt arī visus rajonus. Viena lieta, ko varbūt daudz nezin, šeit kreisajā pusē ir tāda opcija kā karte, un tā, manuprāt, ir ļoti ērta funkcija. Un ko mēs darām tālāk? Piedomam, meklējam mūsu rajonus. Jā, ka mūsu dzīvoklis sanāk šeit. Un pircēji, viņi parasti skatās apkārtējos rajonus. Jā. Tā, labi. Es ieteiktu arī cilvēkiem varbūt ielikt to cenas reģionu. Cik liksim? 110 tūkstoši. Vai tur labi, lai iet 105 mazums. Esam nokļūdījušies pa Cenu banku, un tur līdz 130 tūkstoši. Tā, un spiežam Enter. Un redzam, kad, labi, nedaudz lielāku reģionu uzliksim. Un redzam, kad mūsu pusē īstenībā parādās tikai viens konkurents. 4 stabu dzīvokļiem. Tā, varbūt. Bildes ir diezgan tādas tumšas, tāpēc varbūt arī, iespējas varētu būt arī, tāds, vai ne? Bet, skatāmies, protams, objektīvi. Skatāmies, ka platība ir plus mīnus līdzīga. Stāvs jaunajā projektā tur 2. vai 3. tik liela būtība nemainīs. 4 istabas, līdzīgs plānojums ar 3 atsevišķām guļamistabām un viesistabu. Vienīgais, kad Kaivas 50, ir dažādas atsauksmes, tur zeme nav īpašumā, bet, toties nav uz lielāka platība. Un viņiem sanāk 1354 eiro kvadrātmetrā. Tālūk. Varbūt, teiksim tā, mēs šim konkrētiem sludinājumam mēs nezvanīsim, jo, viņš nav varbūt pats tā kā līdzīgākais. Mēs uzvanīsim vienam citam, ko tirgot, kā mūsu kolēģis vienkārši parādīt jums, kā notiek tā visa zvanīšana, ko mēs arī darām. Ja tas, ko mēs reāli darām, ir apskatāmi, reāli zvanām šiem cilvēkiem un prasām pāris konkrēts jautājumus, ko mums tūlīt nodemonstrēs Elīna. Līdzīgiem variantiem. Tā kā varbūt pieliec pie mikrofona, lai dzird, un tad, jā, šī ir tas sarunas piemērs, kā vajadzētu būt. Mēs zvanam mūsu kolēģim, jā? Jā. Tad piemērs, kā vajadzētu būt sarunai, kad jūs uzzināt apjautāties citiem, nevis konkurentiem, bet piedāvājumiem. Halo. Sveiki. Viestar? Sveiki. Jā, es tev zvanu sakarā ar dzīvokli, ko tu tirgo. Tur Drēliņos. Tev tur 4 istabas. Varbūt vari pastāstīt, kā tev vispār iet ar to pārdošanu? Cik ilgi tu jau tirgo? Aptuveni mēnesi. Aha. Labi, un kā vispār, cik tev bija apskates, varbūt pakomentē,
Ko varbūt komentējuši apskates laikā tie cilvēki, kas gāja? Kaut kādas 4 vai 5 bija apskatas visas nāk ģimenes un principā arī tā kā ir pircējs, kas tagad ar... Super. Jau ir pircējs, jā? Jā. Aha. Un pa cik jūs beigās vienojaties? Par sludinājumā norādīto. Pa to pašu, jā? Kas, ok. Nu, super, apsveicu tevi un tavu klienti. Tad veiksmi jums. Jā, paldies. Labi, atā. Nu, lūk. Jā, Redz, kā veiksmīgs darījums jau noslēdzies. Tad Tieši jau tā. Konkurentu tur nav. Labi, jā. ne? Tieši tā, un varbūt tu vari pakomentēt tīri, ko mēs darījām un kāpēc mēs to darām. Jā, nu mēs zvanam tieši klientam vai mūsu kolēģiem, jā, arī bieži vien, piemēram, nekustamo īpašumu, aģenti tirgo īpašumus, un mēs reāli prasam, jā, cik ilgi viņi vispār tirgo ir tas īpašums, jā, cik ilgi viņi tirgo, cik apskates bija pēdējo mēnesi, pieņemsim, jā, un tad, ja tomēr bija, vai jau tur tas darījums iet uz beigām, jā, ja nē, tad mēs prasam, kāpēc nē, kādi komentāri ir bijuši, varbūt cena ir par augstu, vai tur neapmierina kaut vieta, vai, ja tam zeme nav īpašumā, tad tas uztrauc, vai kaut kāda nav saskaņota pārbūvē, jā, tādas lietas mēs uzzinām, un tas, tiešām mums arī palīdz saprast vispār, ko cilvēki meklē, jā, un varbūt tās atbildes varētu ietekmēt uz mūsu lēmumu, kādu cenu, pieņemsim, likt mūsu objektam. Tieši tā. Un es pat teiktu, ka šobrīd ir ļoti svarīgi zvanīt citiem konkurentiem, SSA vai City vai Inch vai kādā citā portālā, tāpēc, ka tas piedāvājums ir tāds, kāds viņš ir ļoti mazs, un ja mēs nenoskaidrosim, kā iet tiem konkurentiem pāris, kuri tirgo, tad mēs, teiksim, tā bieži vien varam vai pa lētu pārdot, vai taisnīgi otrādi, varam ielikt par daudz, jo liekas, ka mūsu dzīvoklis labāks, bet īstenībā varbūt šim konkurentam neviens nezvana. Jā. Tāpēc ir ļoti svarīgi to izdarīt, tas neko nemaksā, un ko es uzreiz varu jums teikt, cilvēki stāsta vairumā, cilvēki atbild, viņi novēl jums veiksmi tirsniecībā, un vai arī paši piedāvā palīdzēt tirgot, ja tie ir nekustamīpašumu aģenti. Mums bija jautājums no Kaspara, cik korekti ir norādītās cenas darījumiem Cenubankā. Manā pieredzē bieži vien darījuma cenas tiek norādītas pārsteidzoši zemes. Kaspar, paldies par jautājumu. Tā ir, piekritīšu. Bieži vien tās cenas, kas ir norādītas, nevis bieži vien, bet dažreiz, īstenībā pēdējā laikā arī vien vairāk korektās, tiek norādītas ne tādas kā īstenībā. Tur ir dažādi iemesli, kurus tieši laikā tagad nekomentēsim, bet kas ir forši, ja tam konkrētajam darījumam ir pretī sludinājums, kas ir no SS, vai kāds, kas ir pārdevis, ir ievietojis attēlus un konkrēto sludinājumā, screenshotu, tad jau jūs varat plus mīnus saprast, ja tā summa ļoti atšķirās, tad parasti nav tā, ka tur nokaulē 20% no tās darījuma summas. Un tā jūs varat spriest, ka tur ir bijis kāds cits alternatīvas norēķināšanās veids. Bet tā lielākoties, cik esmu saskāries, ir atbilstoši tai summai. Jā, tad, kad jūs izskatiet tomēr vairākus objektus, vairākus variantus, tā bilde tomēr veidojās, un tiešām tu vari izjust, kur ir tā īstā cena un varbūt tur zemāk. Tā. Jā. Lūk, tātad tiem, kas pieslēdzās nesen, 2 lietas, ko mēs jau izdarījuši esam priekšvērtējuma, sapratuši cenubanka.lv, kas ir līdzīgi jau pārdotie darījumi tur pēdējā gada pusotra laikā. Un otrais, esam apzvanījuši tuvākos konkurentus, noskaidrojuši, kā viņiem iet, un vai vispār cilvēki ir gatavi maksāt tādu summu. Un vēl pāris jautājumus. Pēdējā lieta, Elīna izstāstīsi beidzamo, kas ir jāizdara. Jā, beidzamais tāds kritērijs, tā teikt, kuru mēs ņemam vērā, mēs tieši uzrunājam vērtētājus. Un ir vairāki uzņēmumi, kas nodarbojas ar vērtējumu, un kur Ritvars šobrīd rāda Interbaltija.
Mazā Interbaltijas reklāma. Jā. Cerams, ka sponsorēsiet mums nākamajā reizē. Bet, jā, respektīvi, ir iespēja arī vērtētājiem palūgt vērtējumu. Var arī maksas, ja? Tā kā vērtējumu uztaisīt, kur ir detalizēts būs tiešām vērtēšanas process. Ir arī dažreiz vērtētāji, kuri varētu jums, pieņemsim, pateikt reģionu, jā, no to cenu reģionu, jā, tā kā no līdz. Tāpēc ne visi vērtētāji to dara, bet ja jums ir kāds labs pazīstams vai arī iedraudzēties vai arī teiksim tā par konjaka pudeli, es domāju, tur viennozīmīgi var atrast kopīgi saikni. Tā, un kāpēc varbūt tas svarīgi? Es pakomentēšu vēl. Jo tā ir kaut kādi 75–80% cilvēku pērk ar bankas kredītu, un ja jūs zināsiet, cik vērtējums, tad jūs arī sapratīsiet, cik plus mīnus jūs varat dabūt, vai cik jūs varat mēģināt likt virs vērtējuma, jo tās pēdējās tendences ir, ka cilvēki ir gatavi piemaksāt kaut ko virs vērtējuma, vienkārši tās cenas kāp tik ātri, ka vērtējumi netiek līdzi. Tā. Bet cilvēkiem ir nauda, ko piemaksāt klāt, un viņi ir gatavi to darīt. Tā kā tā. Jā, es nezinu, tādos lielos vilcienos 20 minūtēs, man liekas, pagaidām tas arī viss. Jā, īsumā par svarīgo. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi radās, jo šis process, tas ir mūsu standarta process, ko mēs darām visiem saviem klientiem. Pirmkārt, sākumā pilnībā bez jebkādām saistībām un bez maksas mēs uztaisām šādu novērtējumu, kur ir Cenu banka, SS.com, konkurentu apzvanīšana un vērtētāja viedokļi. Tā kā, ja kādam arī interesē saprast savu īpašumu vērtību pirms īpašuma pārdošanas un potenciāli ir vēlams sadarboties, tad zinat, ka šis būs tāda kā pirmais labās gribas solis no mums pretī jums. Jā, tas gan. Un, klienti, tiešām mūsu klienti, kas ar mums sadarbojas, ļoti novērtē to un novērtē tāpēc, ka mēs arī dalāmies ar šo tirgu situāciju arī ar viņiem, un viņam ir arī tā attieksme, ja, kad tiešām mēs esam atklāti ar viņiem un rādam to iespaidu, ja, kad mēs vēlamies tiešām ar viņiem sadarboties un tā. Jā, šī bija, teiksim tā, veids, kā novērtēt dzīvokli. Es domāju, mums gan jau būs vēl atsevišķi laivas, kā novērtēt privātmāju, ja tur tāpat ir vēl savs nianses. Rekomont arī rakstīja, vai paredzēts tuvākajā laikā tēma par zemi. Par zemi jāskatās, jo tur ir diezgan daudz detaļas jāpievērš uzmanībai, jāiet visādām kartēm cauri. Es domāju, ka visticamāk pēc kaut kādām 2–3 laiviem mēs to darīsim, bet pagaidām vēl nebija plānots. Bet mēs ņemsim vērā, ka šī tēma ir aktuāla, tāpēc Jā, tieši tā. Ieliksim kalendārā, lai kādreiz uztaisītu. Jā, paldies visiem, kas pieslēdzās. Droši nospiežam laikpogu, lai Facebook algoritmus saprata, ka šis bija kaut kas interesants. Jā, arī padalāmies ar saviem paziņām, Facebook draugiem. Varbūt kādam tas arī noderēs. Un es domāju, ka novēlam visiem jauku vakaru un tiekamies nākamā ceturtdien. Tieši tā, nemainīgi 7 vakarā.